Tātad papildus atskaņošu Zaglei, Melderei, Kristīnai, ka mums nav noslēgts ar jums nekāda sadarbības līgums, līdz ar to nekāda miedarbība nav iespējama. Un es pieprasu nekavējoties atgriezt nozagtos līdzekļus. Jūs esat izkrāpusi ar viltu jums nepiedarošas naudas līdzekļus un nesīsies par to pilnu atbildību. Gan pēc šīs zemes likumiem, gan pēc augstākajiem dieviškajiem likumiem. Zagšana nekad nevar būt attaisnota. Mums nav ar jums noslēgts nekāds sadarbības līgums. Un kā to paredz komerclikums, jebkurai komercpersonai, viņas darbības pamatā ir līgums. Jums tas ir zināms. Tāpat gribu uzsvērt, ka esmu jums rakstiski paziņojusi, ka jūsu kaut kādu zvērinātu tiesu izpildītāju likumiņi man, sievietei, Ilgai, Aleksandra meitai, šīs zemes pamata iedzīvotājai nav saistoši. Jums ofisos sēdošie salašņas, tie ir rakstīti, kas nezin, kas ir godaprāts un cieņa. Tāpat jums, Meldere Kristīne, Zagle, ir paziņots, ka tauta ir atsaukusi oferti zvērinātu tiesu izpildītāji, un jums tika aizsūtīts publisks paziņojums. Jums tika paziņots. Tā kā rokas nost no mana dzimtas īpašuma, no maniem līdzekļiem bankas konta. Cietums raud pēc jums, Zagle. Tā tam būs būt. Zagļiem zagļu liktenis, zagļiem zagļu liktenis, zagļiem zagļu liktenis.